Riedzīšana, dāve, riedzīšana! Tās nomet kokus un paliek tepat. Tāpēc Tālēls. Nieka 60. kilometrs, paliek tikai 20. Robin principā paliek garlaicīgi, jo es tik lēnām skrienu, ka viņš sēž internetā. Kaut arī šeit nav interneta. Tā, čaļi, kāds šodien lielākais pārsteigums, kāds mums bijis? Robi? Te pārsteigumi veseli divi. Jā, kā viņi sauc? Bļodiņas nesaskaņas, tā teikt, ceļgalu veto tiesību pieteikšana. Ok, tas tev lielākais pārsteigums. Jā. Nu labi izstāstīji savu šīs dienas lielāko dienas prieks, kāds ir bijis. Mans dienas prieks bija pavisam vienkārši. Visu ceļu līdz 34. kilometram pacietīgi stibju līdzi savu cepuri, jo tomēr, bija gaidām baigais karstums un saule. Tad nebija, tad bija apmācies. Tad es tieši tur izdomāju, ka man viņam nevajag, es metīs ārā. Kas notiek? Paiet 2 minūtes un parādās saule. Tas dienas prieks. Dienas izgāšanās. Nu, man ir dienas prieks tāds, ka mūs apzinuši ļoti daudz meitenes, tas tikai nozīmē vienu. Jātrenējās. Jūs gan varat noskriet 80, man liekas, pilnīgi bez problēmām. Viņi ir skriet dienu nakti, ne? Oi, kā mums tā darā. Ai. Mēs jums 100 sesijas varētu atdot. Ir! Labdien! Pēdējie 10 kilometri. Tikai 71 aiz muguras. Nieki, tie nieki. Varētu vēl tikpat. Nu tad ātrā ekstrata intervija. Kā tev liekas, kurš kilometrs? Ceru, ka kāds 78. 76. apsveicu. 106. Jā. Kā tu šobrīd varētu raksturot savus sajūtas? Fiziski savalsts. Mati, man liekas, varētu sāpēt.
Nē, Kas? bati. Ai, nē, man šitie zeltainie brīdumi. Zelts nesāp, ja? Zelts ir pārāk. Nu, Ko? zelts. Kad nākošreiz skries 80 plus? Ne ātrāk kā pēc gada. Nu, aiziet, teicīt, lejā parāda klasi, kā jāskrien. Tā ir klase pēc 76 kilometriem noskrietiem. Ko tik lēni skrien? Kā mēs šo gaidījām? Taisies bija. Super. Vai ne? Dūle, vienkārši dūle. Baigi dūle. Super. Vēlreiz 5. Es centos skriet līdzi, bet es skrienu tad netuvoju. Malc. Super. Normāli. Good job, man. Perfect. You.